literārs izdevums, kas varbūt varētu saukties arī kultūras produkts. Un pie šī te jaunā izdevuma, ko jūs jau visi paspējāt apskatīt, ir strādājuši vismaz ieskaitot visus dzejniekus, vismaz 30 cilvēki. Un es gribu pateikt to, ka šo projektu iesākot man likās, ka tas nav iespējams izdarīt ne nedēļas, ne mēnešu laikā. Es nedomāju, ka ievilksies arī tas pusotru gadu garumā, jo tad, kad jauna atšķīra vaļā, un droši vien ierādīja savu tekstu, ko viņi rakstīja gada sākumā, tad laiks ir paskrējis. Bet tas, kas būs pēc tam, mēs turpināsim, tas, kas būs tālāk, un tāpēc tad, kad šogad maijā bija divi tādi notikumi, kad iesāktais projekts kopā ar Lietuvas kolēģiem aizsauc aizsaulē Rimānu Čerņausku, ar kuru mums bija sadarbība, kas izsit no sliedēm. Bet es domāju, ka nekad nav tā, ka nevar kaut ko darīt tālāk. Un atrāds pie mums dzejas brauciens un Guntars Godiņš. Un man jāsaka ilgi paldies, ka tās idejas, kas turpinājās, palika ārpusē Lietuva šajā reizē, bet ienāca pārējā ziemeļu valsts šitā notikumā. Un arī pārējie notikumi, kas ir šajā gadu laikā bijuši, mazdrusiņi ir atspoguļojuši to, kas notiek literatūrā Latvijā un ko Lietuvā var izdarīt. Un tāpēc es šo vīnu glāzi aicināju sākumā paņemt. Es gribu, lai jūs viens otram pasakat tos labākos, gaišākos vārdus, jo tādi produkti, kas ir jārada kopā māja, to pateiksim, zinu, ka tas nav tik vienkārši, bet kopā viss ir izdarīts labas lietas, vai ne? Māja, tev laikam tā ir pirmā publikācija šāda veida. Ja? Un man prieks, ka tas jau arī kļūs, ja? Pilnīgi citā amplua, un kā tu ienāk, var teikt, cik savādi, ka nav jāspēlē mūzika. Arī Janai līdzīgi, ka Jana atviera, viņai nav dzējas teksta, bet ir uzspiesta mana griba, ja, uzrakstīt to, kas ir par procesiem, arī Gunitai lūgums uzrakstīt par visgrūtākajām lietām, par cilvēku aiziešanu. Ziedonim paldies par to, ka Ziedonis teica, šo bildi nevajag, bet šo gan varētu paņemt un pats nomainīt vāciņu. Un tā varētu saukt. Un visvairāk patiesībā pie šī projekta šeit Liepājā arī palīdzēja Valentīns, jo tik daudz Valentīna man jāsaka tev paldies par to, ka jā, ka tu neuzvilki uz valku šodien. Es gribēju izprovocēt Valentīnu šodien kļūt par šī izdevuma atklājēju, kas man neizdevās. Jā, tas ir diezgan haotiski, ko es stāstu, jo es gribu jums pateikt tā, pie šīs vīnu glāzes, iedodot šo vīnu glāzi uz mūsu kopīgiem darbiem, ir tāda cilvēka Aidvards Aivars, kurš tad, kad atsūtīja pirmo tekstu un teica, Sandra, tas mums izdosies, kad es izlasīju viņu ievadu tekstu, tad sapratu, jā, cik labi. Kad Maira atsūtīja tekstus jauniem autoriem no Vērspils un teica, tu zini, šīs meitenes ir ļoti labas. Tad, kad es izlasīju, es sapratu, ka viņas ir daudz labāks nekā Maira, kur ir uzrakstījusi savā tekstā. Maira, un tad, kad bija Katrīnas izbrīns, bija pavisam pirms dažām dienām, tad es teicu, ka viņa atnāca lūdzu savu tekstu šajā žurnāliņā. Arī pie Katrīnas tekstiem varēja turēties. Pie Katrīnas no tiem tekstiem, kas tur ir, var turēties un darīt lielas lietas. Un tas ir viss šī garumā. Malkojiet šo vīnu glāzi, un es gribētu, lai tie, kuri šeit ir savus vārdus ieraudzījuši, kuri vēlas savu tekstu nolasīt. Šajā mūzikas fonā, ko šodien vēl Jānis Strats un Mārcis Kupčs, jums netraucēs, bet tikai papildinās šo pasākumu. Paldies Vīnu studijai, kuri nepārtrauc darbu šajā brīdī, un mēs šeit varam brīvi arī ielaist cilvēkus. Arī nopirkt labāko vīnu studijas vīnu. Paldies! Vai re, kur ieradās, kur man bija liels palīgs šeit.
varbūt ar vienu savu tekstiņu no šī te jaunā izdevuma, kurā ir arī tā teksta. Un tu vari paņemt. Jo es zinu, kurš ir tas dzejols, kāpēc šī dzejas kopa ir tik ļoti liepājums un cilvēcisks. Es katrā ziņā ļoti priecājos, ka 35 gadu vecumā var piedzīvot vēl kaut ko pilnīgi nebijuši un jaunu savā dzīvē. Es ceru, ka arī man pat nebija ienācis prātā, ka tāds varētu notikt. Bet jā, Sandras mesto pavadienu uz Liepājnieciskumu, tad arī nolasīšu. Es viņus gan nekad iepriekš nesaucu par dzejām, tās bija vienkārši manas sajūtas, man kaut kā Dieviņš ir ielicis iekšā tādu ritmu sajūtu, ka man ir vieglāk savus izjūtas pierakstīt ritmā. Un šis ritms man radās 18. marta rītā, kad ļoti agri ejot uz darbu, tajā laikā es strādāju Rietumu radio. Man bija ētrā jau jābūt 7:06, es izgāju ielās, un bija 18. marta rīts, un, kā zināms, 18. martā Liepājā ir dzimšanas diena. Un tad es sapratu, ka es esmu diezgan laicīgi atstājis mājas, ka es varu mazliet kādus vēl līkumus izmest, pabūt tajā jubilāras atmosfērā, un tiešām fiziski sajūtu, ka vieta ir dzīva kā cilvēks, un priekš manis tā Liepāja tāda ir. Un aizjot uz darbu, tad es arī pierakstīju šīs sajūtas. Liepāja. Tā ir vieta, kur sētnieces uzzīmē rītu uz bruģa, vieta, kur kājas tirgo ziņas uz kanālmalā tauvota kuģa. Tā ir pilsēta, kurai ir vēja tvēriens, liepziedu sirds, kabatas dzintra bogām un dziesmu, ko dziedāt līdzi. Tās ir manas un tavas pēdas, tas ir sauciens uz mājām, un tā ir vieta, uz kuru, ja vajadzētu, es pārnāku kājām. Manuprāt, tas bija pagājušā gadā, kad, patiesībā jau laiku pa laikam Laina tev jautāja, ko tu esi uzrakstījusi, un es zinu, ka tev parasti ir stāsti par Vārnu un Vecenīti, un man tik ļoti patīk šie dzejoļi, ka es tos varu lasīt un pārlasīt un likt vietām. Un es domāju, Aina, ka tas tavs dzejas krājums galā tomēr ir iznāks, un tas noteikti tā notiks, bet kā jau šodien teicu, ka tev dzejoļi šogad ir publikācijās bijuši vairāk, kā man par to ir neizsakāms prieks, jo dzejols par krāvu, kad Vecenīts runājās ar Vārnu, vienkārši ir lielisks. Domā, ka es to līdz lasīju? Nē, es tikai cenšos reklamēt tavu dzeju un tavus tekstus, jo Atradu brīvos. Ko man tad vienu nolasīt, ja? Nē, šito Vecenītes nolasīt. Ūdens vistiņa padzina pīli un draudēja kāja izknāpt aci. Tad pēkšņi gan niedra puduru upe ienes ezerā cilvēku sieviņu vecu. Vecenītis skatījās gubu mākoņos un lēnām airēja garām likstei. Ja tev ir šaujamais, uzbrēc vistu, šauj uz pīlēm, tām vairāk gaļa. Vecenītis smaidīja mājā ar roku un teica, sveika vista ezerā zaļā. Es ceļoju uz jūru. Saka, cik tālu līdz jūra būs vaļā. Jūra, tuvu. Pirms vētras no jūras atlido kājas, un tās jau ir te. Ar Dievu vista, tad es peldu tālāk, uz jūru. Esmu tai vēl viena sāļā lāsīta. Nu tā ir tāda noskaņa.